Jā, labvakar, cienījamie skatītāji. Labvakar, cienījamie valstī visi ir nekārtībā skatītāji. Mani sauc Kitapiņš un priekš jums, cienījamie skatītāji, man ir sagatavots ļoti interesants stāsts. Latvijas izglītības ministrija ir izveidojusi jaunus likumus par tiešo runu. Viens no viņa likumiem ir, ka tiešā runa Latvijas skolās ir jāmācās 2 līdz 3 reizes vairāk, nekā to dara tagad. Ar šo likumu izglītības ministrija grib izglītot vairāk Latvijas skolēnus, jo savādāk viņi neprot pieklājīgi uzrunāt garām gājējus. Pret ministrijas lēmumu ir protestētāji. Tie ir Latvijas skolēni. Lūdzu video. Labdien, cienījamie skatītāji, un šodien mēs ejam ielās, lai intervētu Latvijas iedzīvotājus par tiešo runu. Un reku jau man priekšā ir pirmais Latvijas iedzīvotājs. Labdien! Ko jūs varētu pateikt par tiešo runu? Atvainojiet, man nav laika. Nu labi, paldies par to pašu. Kā jau jūs redzējāt, šis iedzīvotājs kaut kur ļoti steidzas, bet reku man ir priekšā 2 skolēni, un es visticamāk ceru, ka viņi pateiks mums kaut ko vairāk par tiešo runu nekā iepriekšējais iedzīvotājs. Labdien! Labdien, labdien. Ko jūs varētu pateikt par tiešo runu? Mēs varētu uzrepot. Nu, lūdzu. Jā. Tiešā runa in the house. Tiešā runa nav nekāda turlētā runa. Neiemācies agrāk, tad mācies to tagad. Tiešā runa tev tiešām vēlāk noderēs. Agri vai vēlu, tam vairs nav nozīmes. Mans sopis mēdz teikt, nav kur to steigt. Dzīve tev priekšā, kā dzērām šviga iekšās, jo es to tiešo runu spridzinu, bet tu viņu nicini, un tad tev viņu smadzenēs labi tricini. Bet ja par tēmu, tad tiešo runu neko daudz es nezinu. Ja prāts tiek destilēts, un Katarīno kokā izgravēts, bet tagad atceries 3 lietas. Ja tās ir baigi cietās pilsētas ielās, piebilde, kols un pieturzīmes, piebilde, kols un pieturzīmes, piebilde, kols un pieturzīmes, piebilde, kols un pieturzīmes. Nu, paldies jums! Nav par ko. Visu labu. Visu labu. Kā jau jūs redzējāt, šie bija izcilie ražbiešu reperi. Paldies, uz drīzu tikšanās! Kā jau jūs redzējāt, tad lieta ir pavisam nopietna. Jo protestētāju skaits ir diezgan liels, un savu viedokli par šo mums izteiks Latvijas valsts izglītības ministrijas pārstāvis Salvadis Salvis. Vasals. Labdien! Ko jūs domājat par šiem protestiem? Es domāju, ka šie protesti ir pilnīgi nevietā, ja šis likums ir tikai pašu skolēnu labā. Vēlāk viņi paši man teiks paldies. Ja palielinās tiešās runas apguves apjoms, tad stundu skaits skolās arī tiks palielinās? Jā, diemžēl tā sanāk, bet latviešu valodas eksāmenā būs arī speciāli uzdevumi par šo tēmu, par tiešo runu. Lai varētu secināt, vai šis lēmums mums dod kādus augļus vai arī nē. Vai jūs pats bieži lietojat tiešo runu? Un ja jā, tad nosauciet kādus dažādus piemērus saviem vārdiem, paskaidrojiet, kas ir tiešā runa. Jā, protams, tiešo runu es katru dienu izmantoju, un ar to es saskaros diezgan bieži. Tiešā runa ir kādas personas runas vai doma atkārtojums. Teikuma daļu, kurā norādīts runātājs sauc par piebildi. Ir 3 tiešās runas veidi. Piebilde, tiešā runa. Tiešā runa, piebilde. Tiešā runa, piebilde, tiešā runa. Jā, paldies par šo jauko interviju. Uz redzēšanos. Tātad, kā jau jūs redzējāt, mīļie skatītāji, tēma ir pavisam nopietna, jo skolēni protestē, bet
kā jau mēs visi sapratām, Latvijas izglītības ministrija nedomā atkāpties, un tāpēc, mīļie skatītāji, atcerieties. Tiešā runa vienmēr liekama pēdiņās. Pēdiņas vienmēr liekamas aiz pieturzīmes. Kolu aiz piebildes liek tikai tad, ja piebilde atrodas tiešās runas priekšā, nevis ja piebilde atrodas starp tiešās runas vārdiem. Paldies, mīļie skatītāji, uz drīzu tikšanos! Yo, get on the case.